Šī jaunā mākslīgā intelekta tehnoloģija ir mazliet biedējoša. Nav brīnums, ka Ilons Masks pie šī video atstāja izsaukuma zīmi. Kadros no kafejnīcas redzams, kā mākslīgais intelekts uzrauga darbiniekus. Zilais teksts norāda katru darbinieku, bet skaitļi rāda, cik tas ir pagatavojis kafijas tasītes. Piemēram, Anna pagatavoja 20 tasītes, bet Olga, paslēpusies stūrī, tikai 3. Sistēma automātiski uzrauga un nodod datus vadībai. Mākslīgā intelekta ieviešana video novērošanas sistēmās pieaug neticamā ātrumā. Dažos lielos uzņēmumos, piemēram Amazon, jau aktīvi izmanto līdzīgas sistēmas darbinieku monitorēšanai, ieskaitot automātisku paziņojumu nosūtīšanu par zemu produktivitāti. Bet tas ir tikai sākums. Mākslīgais intelekts arvien vairāk ietekmē mūsu dzīvi, kontrolējot un analizējot visu apkārtējo. Tas var pētīt jūsu uzvedību un pat prognozēt jūsu nākamās darbības. Tomēr jaunās tehnoloģijas var ne tikai radīt bailes, bet arī kļūt par jūsu palīgiem. Milesight – viedā video novērošanas kamera ar mākslīgo intelektu. Tā paziņos jums uz vietālruni, ja kadrā parādīsies cilvēks vai automašīna, un uzsāks ierakstu tieši tad, kad tas būs nepieciešams. Tas ietaupīs jūsu laiku skatoties arhīvu, kā arī saglabās vietu atmiņas kartē vai cietajā diskā. Plašāku informāciju atradīsiet aprakstā zem video. Paldies par skatīšanos un uz tikšanos nākamajos video!